Sveiciens visiem dabas draugiem un medniekiem. Sākam jaunu medību filmu sēriju. Sveiciens dabas draugiem un medniekiem. Protams, ir jūlija beigas un viena no aktivitātēm lielākajām medniecībā, kas ir stirnāžu medības. Ja pareizi mēs gribam saimniekot, tad stirnāžu medības, kā zināms, sākās 1. jūnija. Tad 1. jūnija līdz tam jūlija beigām mums vajadzētu ņemt ārā visas selekcijas dzīvniekus. Kādi tie ir, kā tur viņus vieglāk atšķirt, tas, protams, jāpiedalās semināros, to jūs visi sapratīsiet. Tad jūlija beigās jau var sākt ņemt arī jau nopietnākus stirnāžus medīt. Un, protams, jāsaprot to, ka jebkurās medībās, ja jūs kādu uzaicināt ciemos vai prezentējiet savu medību klubu, tad jābūt visam atrunātam līdz pēdējiem sīkumam. Jebkurš cilvēks, kurš atbrauc pie jums ciemos, jābūt apmierinātam ne tikai ar medībām kā tādām, kurām jābūt vienkārši vienreizējām, bet arī ar visu sadzīvi, ar uzņemšanu, ar viesmīlību, un tad, protams, tās emocijas un attieksme pret jums un pret mūsu pašu zemi, kā Latvija, būs daudz lielāks. Viena lieta, kas ir it kā dabas aizstāvjiem, kas zināms, es domāju, ka lielākā daļa viņi nezin, kā tas notiek, kā notiek riesas stirnāžiem, vai ne, kad domā, ka abi divi satiekās, sabučojās un mīlestība notiek, bet tā patiesībā nav. Stirnāžiem ļoti specifiski ir to, lai nākšā paudze būtu spēcīga un izdzīvot spējīga, vai ne, un paši labākie īpaņi. Tad stirnu mātīte dotā momentā riestā sauc savu partneri, vai ne, sauc stirnu āzi, kurš atskrien un kā lai to pasaka pat, nedaudz tāda nežēlība notiek, jo viņš baksta viņu dibenā un dzen tik ilgi to stirnu kaziņu, kamēr viņi vairs nevar paskatīt, ka viņi nogūst, un tad viņi saprot, ka tas āzis ir daudz stiprāks un spēcīgāks par viņu, un tādā gadījumā notiek viņiem tā mīlestība un tiek kaziņa aplēkt. Un arī kaziņai pašai par sevīm ļoti sarežģīts procesi, jo viņai visu ziemu ir sevī iekšā tas kazlēns jaunais jāiznēsā un jāpierāda dabai, dabas mātei, kad viņi ir atbilstoši pat labākā, vai ne, vai arī ir viena no stiprākajiem savas sugas īpaņiem, ka viņi var laist atkal nākšo paudzi pasaulē, kur arī atkal ies tālāk un veido šo stirnu populāciju mūsu Latvijas mežos. Tamdēļ arī saprotiet to, ka tas nav tik vienkārši dabā, ka tā viss pa vienkāršo notiek, bet ja jūs gribat kaut ko izzināt un saprast, tad tai dabai maksimāli ilgi jābūt, jāizprot visu, un, protams, jebkurš tāds notikums, kas notiek riests vai arī pavasaris, rudens, vai ne, arī tūlīt būs septembris, sāksies stāvbriežu riests, vai ne, tad arī par to mēs arī daudz parunāsim un pastāstīsim jums. Un tāpēc baudiet atrašanos dabā, jo tas sagādā ļoti lielu prieku un gandarījumu. Yes, hello. I'm a Danish hunter. I've been hunting here in Latvia this year. I have been here 4 years and this is my 5th year. This year I'm hunting with Raymond. It was a great hunt. We had 2 outings, in the morning and in the evening, and it's incredible. We shot 2 bucks in the first morning, and in the evening we shot 3. Raymond, he's a fast guy, so you have to keep up, but it's very exciting. We were crawling, running, and all that stuff. All that stuff that made a hunt very exciting, and that's the way I want to hunt a roebucks. So you get it all here in Latvia, that's for sure. So I can warmly recommend to get to Latvia to hunt roebucks. It's incredible. So just take the chance and give you experience for your life that you will get here in Latvia. Hello, my name is Ole and I'm also from Denmark.
And it was the 4th year I was here in Latvia, and this morning I was hunting with Raymond, and it's hot. He is a tough guy, and you must be very quick, and he call you as a dog, come, and go fast. So I really enjoy to be here in Latvia for hunting roebuck, and at this 4th year I have been here, I had shoot I think 16 roebucks, and 2 of them is bronze and 1 silver medal. So don't leave it, take the chance and come to Latvia. Ar vislabākajiem novēlējumiem tieši jums!